Sākšu ar mantru. Jau acīm redzot, to mēs varēsim atkārtot vēl un vēl. Lai panāktu Eiropas Savienību īsākā termiņā, nekā mēs nomirsim, ir nepieciešama šī 5% izaugsme. Kur mēs atpaliekam? Mēs atpaliekam sākot ar eksportu. Mēs atpaliekam ne tikai apjomos, ja mēs skatāmies Baltijas līmenī, bet mēs atpaliekam arī struktūrā. Ja mēs paskatāmies augstu pievienoto, augstu tehnoloģisko produktu eksports, vēl joprojām mums ir relatīvi zemāks gan kā Lietuvā, gan kā Igaunijā. IKT pakalpojumu eksportā arī vēl joprojām atpaliekam, lai arī IKT un pakalpojumu eksports ļoti, ļoti būtiski pēdējos gados aug. Un faktiski tā ir tā sadaļa, ko mēs arī sagaidām, kas pienesīs daudz būtiskāku pienesumu tautsaimniecības attīstībā. Tas pats attiecās arī uz investīcijām. Atpaliek investīcija apjoms, bet atpaliekam arī struktūrā. Apstrādes rūpniecībā investīcija apjoms visās Baltijas valstīs aptuveni ir vienādāks, bet pētniecība un attīstība, tās investīcijas, ko uzņēmumi investē jaunu produktu izstrādē, šeit mēs atpaliekam būtiski gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Un mūžīgais jautājums, kā izvairīties no slazda. Vienkārši sakot, mums ir jāvirzās faktiski vektorā diagonālē uz augšu. Mums ir vienlaicīgi gan produktivitātes palielināšanas pasākumi jāveic visās nozarēs, gan arī jākāpinās uz augšu tajos produktos, to produktu ražošanā, kur ir uzskatām par augstu tehnoloģiskiem, kuros ir vairāk intelekta, vairāk pievienotās vērtības. Kas tam traucē? Viens no aspektiem ir virkne, bet viens no aspektiem, kas ir jāņem vērā, te uz piemēru uz pārtikas rūpniecību, bet ļoti līdzīgas situācija ir arī visās pārējās biznesa stratēģijas arī nav vērstas uz tādu augstu tehnoloģisku, inovatīvu ražošanu, un tur ir ļoti vienkārši iemesls. Ja mēs skatāmies pie šīs pašas darba spēka izmaksām, kas ir pie mums, kas ir zemāka nekā kaimiņu valstīs, pie produktivitātes, kas arī ir zemāka nekā kaimiņu valstīs, rentabilitāte, tā ir atdeve no investētās naudas, uzņēmējiem ir daudz lielāka vai salīdzinoši lielāka. Ko tas nozīmē? Jebkuras izmaiņas, vienalga vai mēs iesim, vai būs spiediens uz darba spēka izmaksām, vai arī uz produktivitātes pieaugumu, tas mazinās uzņēmumu peļņu. Mēs ar uzņēmē darbības vidē, mēs esam tādā labā balansā. Tas arī ir tas faktiski galvenais iemesls, kāpēc mēs runājam par šo vidējā ieņēmumu slazdu. Valsts darbībām šobrīd vajadzētu būt tādām, sauksim to par augstu dušu vai par nelielu elektrošoku, mums ir jāizdzen no šī te ļoti komfortablās zonas, kur mēs runājam par galvenokārt, runājot arī ar nevalstiskajām organizācijām, galvenā saruna ir par izmaksu samazināšanu, nevis par izmaksu ienākumu palielināšanu. Jebkura diskusija ar nevalstisko sektoru, ar uzņēmējiem beidzās pamatā ar to, ka ir jāsamazina kaut kādas pozīcijas, kas ietekmē izmaksas. Piemēram, jāpalielina darbspēka apjoms. Tas ir vajadzīgs, bet vienlaicīgi saprotam, ka mērķis palielinot darbspēku nevar būt darba algu samazinājums. Darba algas pieaugs, un tas ir viens no valsts mērķiem, lai šīs darba algas saprātīgā laikā sasniegt Eiropas Savienības vidējās. Tas nozīmē, ka šai diskusijai arvien vairāk un vairāk starp valsti un uzņēmējiem vajadzētu grozīties ap tēmu ienākumu pieaugums. Kā jau minēja arī Finanšu ministrijas kolēģi, grupa, kas attiecās tieši uz darba tirgu šobrīd zemās un Tātad zem minimālās algas vai vispār bez darba samaksas strādā ļoti liela daļa no tautsaimniecībā nodarbināto, un šī grupa acīm redzami, tie nav grūtdieņu un apdalītie lielākoties, tā ir pamatā ēnu ekonomika. Mērķi, kur tad mums ir jānonāk? Mums ir jāpanāk produktivitātes līmeni Eiropa. Tuvākajos gados ir jātiek līdz 50% no Eiropas Savienības vidējā. Tas arī parādītu to izmaiņu, kas ir pēdējos gados notikusi. Neskaroties to, ka mums ir nepārtraukta izaugsme, mēs esam faktiski stagnējuši vienā līmenī pret Eiropas Savienību. Mums ir nepieciešams pat netik daudz konkrētais mērķis, cik lūzums uz to, ka mēs sākam piedzīt Eiropas Savienības straujāk.
Eksporta ziņā vēl joprojām iekšējais patēriņš ir relatīvi liels, ārējais tirgus ir apgūts relatīvi maz. Un eksporta pieaugums uz 62% ir arī ne tikai vēlams, bet arī ļoti praktiski iespējams. Investīcijas. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem pagājušā gada IKP struktūrā relatīvi zemajām izaugsmēm. Mums ir jāsasniedz šie 7,5% vidēji gadā. Bez šī rādītāja ne tikai neattīstās ražošanas jaudas, bet arī pats IKP nav iespējams pieaudzēt līdz tam 5% līmenim. Un cilvēku kapitālā ļoti raksturojošs rādītājs Latvijai ir tas, ka tie, kas mēs strādājam, tikai 5% no šeit nodarbinātajiem, no mums, mēs izmantojam iespēju tālāk izglītoties, paaugstināt savu kvalifikāciju. Eiropā šis rādītājs ir daudz, daudz lielāks. Un arī Latvijā mums būtu jāsasniedz šo iesaisti. Mums katram vajadzētu turpināt mācīties visu mūžu. Par nodokļiem. Sākšu varbūt ar nulli reinvestēto peļņu. Jau pieminēja arī kolēģi to situāciju, ka aptuveni 30% uzņēmumu izņem dividendēs naudu, attiecīgi novirz to faktiski patēriņam. Vēl kādi 30% uzņēmumu šo te naudu ne tikai izņem, bet arī strukturē savu uzņēmumu kapitālu nedaudz varbūt nepareizi. Tas ir īpašnieki aizdod savam uzņēmumam, un liela daļa kapitāla Latvijā ir strukturēta tieši caur šo aizdevumu. Ieviešot šo nulli reinvestēto peļņu, nevis uzreiz ar pirmo dienu, bet 2, 3, 4 gadu laikā šis uzvedības modelis noteikti mainās. Pirmkārt, sadalīt peļņu paliek dārgāk, attiecīgi uzkrājot šajā uzņēmuma kapitālā šos resursus, samazināsies arī šī aizdotā kapitāla apjoms no īpašnieka. Ko tas nodrošinās? Katrs eiro, kas būs ielikts, kas paliks pašu kapitālā, vismaz par 3 eiro palielina iespēju uzņēmumam aizņemties. Tas nozīmē, ka atkal Igaunijas modelis to ļoti labi nodemonstrē. Pirmajā gadā, protams, to vēl neredz, bet jau sākot no 2., 3., 4. gada šī te aizdošanas apjomi investīcijas uzņēmumos pieaug ļoti jūtami, jau izmērāmos apjomos. Palielināts investīcijas viennozīmīgi nozīmē to, ka uzņēmumam palielinās produktivitāte, kapitāls aizvieto darba spēku, palielinās uzņēmuma pievienotā vērtība, attiecīgi viss, kas ir saistīts ar tautsaimniecības izaugsmi. Nemaz svarīgi, caurspīdīgāka nodokļu sistēma nozīmē to, ka mazāk mēs tērējam uz neefektīvām lietām, grāmatvežiem, šajā konkrētajā gadījumā. Tas ir efektīvi noteikti, bet noteikti netik produktīvi, kā varbūt šīs zināšanas tērēt citur. Un šie te sajūta kaut vai par to, ka šī sistēma ir vieglāka un caurspīdīgāka un godīgāka, arī nodrošina lielākus, vismaz Igaunijas gadījumā, lielāku vēlmi samaksāt nodokļus. Otra grupa - iedzīvotāju ienākumu nodokļu reforma, samazināts darbspēka nodokļu sloks, kas noteikti liek domāt par to, kā tieši investēt jaunās aktivitātēs. Un Baltijas valstīs tas mums palielinās konkurētspēju gan nodokļu likmē, gan jo īpaši runājot ar ārvalstu investoriem, mums vairs nevajadzēs teikt, ka mēs esam nedaudz sliktāki darba spēka nodokļos, bet, un tad garš stāsts, kas mums cits ir labāks, kas tomēr sarežģīja šo investoram skaidru bildi par to, cik tad viņš, kurā no valstīm būs efektīvāk šī te jaunā darbība. Mikrouzņēmuma nodoklis mums ir, kā ekonomikas ministrijā, mums ir tiešām ļoti liels prieks, kad mēs esam atgriezušies pie mikrouzņēmuma nodokļa, nevis pie revolūcijas, nodedzinām to, kas ir uztaisīts, mēģinām kaut ko jaunu, pēc tam secinām pēc 4 gadiem, ka arī tas īsti nestrādā, tad domājam kaut ko atkal jaunu. Mikrouzņēmuma nodoklim ir ļoti vienkārši, ir ļoti daudz uzkrāto datu, ir zināmi caurumi šajā te normās, un normālā gadījumā
ja valsts būtu uzņēmums, mēs savu produktu uzlabotu, nevis izmestu miskastē. Un šeit ir jāiztais ciet atsevišķi caurumi. Turklāt, ko es vēl gribu teikt, mūsu konkurenti, mūsu partneri Igauņi šo pašu modeli arī mēģina nokopēt šobrīd un tieši attiecībā uz kopējā konta nodokli, ieviešot apgrozījumu nodokli kopā ar kopējo konta nodokli. Tas arī, man liekas, ļoti labi pierāda to, ka mikrouzņēmuma nodoklis nav pēc definīcijas slikts. Viņā ir atsevišķi caurumi, kas ir jāizver. Caurumi, negodīgā konkurence, tas ir jānovērš personāla nomas pakalpojumu iespējas vai optimizēties caur pakalpojumu nomu, izmantojot mikrouzņēmuma nodokli. Un PVN reģistrācijas slieksnis, šie 40,000, samazinot šo apgrozījumu līmeni, mēs trāpām tieši pa tām divām grupām, pa kurām šādam te nodoklim vajadzētu trāpīt. Tas ir uzņēmējdarbības uzsācēji un pavisam nelielie uzņēmumi, kur iekasēšanas izmaksas vidam, nodokļu iekasēšanas izmaksas vidam būs lielākas nekā tie nodokļi, ko viņš iekasēs. Bez šīm te lietām, tieši par nodokļu sistēmas izmaiņām. Pirmkārt, ko es gribēju teikt, lai viņas pabeigtos veiksmīgi un šī te nodokļu ieņēmuma masa beigās arī pieaugtu, pilnīgi piekrītu tezē, ka tieši šī te pelēkās ekonomikas pazušana ir galvenais mērķis. Un, lai viņi pazustu, mums kā nodokļu maksātājiem katram noteikti ir 3 svarīgās lietas. Kur tērē nodokļus? To mēs gribam zināt, pirms mēs samaksājam. Kā viņus iekasē? Vai mums iekasē policija, vai iekasē tomēr cilvēki, kas ar mums grib sadarboties? Un cik daudz šie nodokļi ir jāmaksā? Visus 3 šos aspektus ņemot vērā, es gribētu teikt, ka labāka momenta tuvākajos 10 gados noteikti kā šobrīd nodokļus reformēt nav un nebūs. Nodokļu sistēmas ieviešanas rezultātā noteikti būs kaut kādas svārstības nodokļu ieņēmumos. Visdrīzāk, ka sākotnēji tās būs uz leju, kaut vai 0 reinvestētā peļņa. Nākamgad noteikti palielināsies uzņēmumi, kas gribēs izņemt peļņu vēl ar veco likmi. Bet tālākajos tuvāk 3-4 gados noteikti šī te nodokļu nomaksas samazināsies. Kāpēc labs brīdis? Ekonomika uzsilst. Būvniecības pieaugums, aug turklāt ne tikai struktūra fonda ietekmes dēļ, bet ļoti daudz aktivitātes šobrīd iesāk arī privātais sektors. Un tas nav saistīts tikai ar struktūra fondiem. Būs ļoti būtisks spiediens uz darba spēka izmaksām. Tas nozīmē, ka valsts sektors gribēs vai negribēs sašaurināsies. Mēs nevarēsim noturēt visus darbiniekus par tādām pašām algām. Un visdrīzāk atvērsies arī diskusijas par to, ka mums būs nepieciešami cilvēki no ārpuses. Eksports augs, un tur ir gan ārējie, gan iekšēji apstākļi, kāpēc eksports turpinās pieaugt, un jo īpaši pakalpojumu sektors, kurš ir eksporta gadījumā, viņš ir daudz stabilāks ienākumu veids. Tas nav no pasūtījuma pasūtījuma. Pakalpojumu eksporta gadījumā tā ir ilgtermiņa sadarbība ar partneriem ārvalstīs. Un, protams, nav mazsvarīgi. Pakalpojumu jomā arī 100 gadi ietekmēs pamatīgi būtiski, jo turisma pieaugums ir sagaidāms diezgan liels pie viena nosacījuma. Šeit tā diskusija par PVN likmes palielināšanu turisma sektoram, viņa nedaudz ir pretrunā ar to lielo nodokļu mērķi, ka mēs nodokļu izmaiņu mērķis ir palielināt eksportu. Turisma gadījumā šis noteikti būs tāds negatīvs spiediens tieši uz eksportējošu nozari. Tas, ko es gribēju teikt, šie tautsaimniecības izmaiņas, šis pieaugums noteikti kompensēs tās zaudējumus, kas īstermiņā veidosies no šīs nodokļu sloga izmaiņām. Un vienlaicīgi veiksmē ir nepieciešams vēl pāris lietas. Nodokļu reforma, kas padara draudzīgāku un zemāku šo maksājumo nodokļu likmi. Vide reforma, klientorientētā valsts pārvalde ir absolūti kritiska šai gadījumā, jo nemainīsies nodokļu maksāšanas parašas, ja šī būs policijiska organizācija. Un trešā ļoti būtiskā lieta ir turpināt skaidrot un par to arī tērēt naudu skaidrošanai, kur tērējās budžeta līdzekļi, tā lai katrs iedzīvotājs beigās ir sapratis, par kādiem pakalpojumiem viņš ir samaksājis. Un visdrīzāk, ka mēs nonāksim arī pie tā, ka daļa no pakalpojumiem iespējams iedzīvotājiem nav vajadzīga. Piemēram, praktiski no manas ikdienas aptuveni 10-15% no jaudas aiziet atbildot uz iedzīvotāju vēstulēm,
labs pakalpojums, bet vai par to mēs esam gatavi maksāt 10% no ministriju budžeta, nezinu. No manis tas arī viss. Liels paldies!